kungi, un tās dažas dāmas, kuras man skatās. Šito video es jums iesaku uzreiz saglabāt, jo te būs ne tikai pavisam jauns un unikāls bezmaksas pakalpojums visiem, kuri pārskatāmā nākotnē plāno iegādāties lietot auto, bet cik man zināms, kaut ko tādu šobrīd Latvijā nepiedāvā pilnīgi neviens. Kur nu vēl bez maksas? Pie kam es esmu pilnīgi drošs, ka atsevišķos gadījumos to ar šo informāciju iespējams varēs ietaupīt pat vairākus tūkstošus eiro. Visu pēc kārtas. Ļoti liela daļa no jums šodien pērkot lietot auto noteikti sūta atskaites, vai ne? Saņemot atskaiti, iespējams, ka daļa no jums tur kaut ko saprot, daļa neko nesaprot. Kaut kāda daļa vienkārši arī kaut ko visticamāk mēdz pārprast. Tieši tāpat kā ar tiem jūsu pašu noskatītajiem auto, kuriem jūs to atskaiti pērkat. Saprotams, ka lielākā daļa nav tehniski cilvēki un ar lielu pieredzi. Katrs mēs vairāk vai mazāk, bet esam kompetenti savā jomā. Tāpēc no šodienas laižam gaisā pilnīgi jaunu un vēl nekur nebijušu formātu. Klausamies uzmanīgi. Ja tu drīzumā plāno iegādāties sev jaunu auto un vēlies pārbaudīt automašīnas vēsturi pasūtot atskaiti, vispirms saglabā šo linku. Tās būs pirmais solis un pamats visam pārējiem, pie kam viens šāds solis jau tev iedos 20% atlaidi katrai pasūtītāji atskaitēji. Tātad saglabājam dna.lv/īris. Nejaucam ar auto dna.lv. dna.lv/īris. Un tālāk jau bezmaksas daļa. Visas atskaites, kuras būs nopirktas pareizi, izmantojot tieši šo linku un pēdējā solī ievadot atlaides kodu īris, tu ne tikai nopirksi to atskaiti ar 20% atlaidi, bet tas tev pavērs durvis arī uz pavisam individuālu bezmaksas konsultāciju pie manis. Tātad kā tas viss izskatīsies? Nopirkto atskaiti kopā ar visu SSLV sludinājumu linku varēs atsūtīt man privāti uz šo e-pastu perikupadienas@gmail.com. Es apskatīšu gan atskaiti, gan pašu sludinājumu un varēšu tev nokomentēt ne tikai par konkrētās atskaites rezultātiem, kas tur ir kritiski un kas tur nav, bet savas pieredzes robežās vismaz dažos vārdos pakomentēšu arī to tevis noskatīto mašīnu. Piemēram, kam tur iespējams būs jāpievērš īpaša uzmanība apskatot viņu klātienē, un kā tas jūsu plānotais pirkums izskatās no mana skatu punkta. Jūs taču paši labi zinat, ka bieži uzvelkat rozā brilles, un, kā saka, ieskrienat ar galvu sienā, vēl pa ceļam kaut kādu neizdevīgu līzingu paķerot nezināšanas pēc, vai ne? Tā nav? Tā ir. Es kā reiz kādu laiku atpakaļ viens sveša cilvēku šitā pakonsultēju. Godīgi un argumentēti izstāstīja viņam visu, kā ir. Paskarbo. Iedevu pilnu noskatītā sludinājuma analīzi, kur jau pēc bildēm varēja pateikt, ka tur pusi mašīna krāsot pa virsu rūsai. Es toreiz arī papētīju gan to, cik viņš ilgi tirgojās, gan kādi viņam ne īpaši skaisti manevri redzami vēsturē. Un pieklājīgajā formā nokomentēja, cik stulbi būtu pirkt gan konkrētu auto tajā segmentā un cenu kategorijā, gan to, ka diez vai ir laba doma viņu izvēlēties ar tieši to motoru, kurš viņā bija. Starp citu, tas bija ļoti populārs auto, bet ļoti nepopulārā salikumā. Pirmajā brīdī man pat likās, ka tas ir kaut kāds amerikānis, pie kam mašīnai pa tiem 4000 bija proporcionāli ļoti liels ceļu nodoklis, loģiski, ka liels degvielas patēriņš, un viņa vispār bija pilnīgs nelikvīds mūsu tirgū. Tādu mašīnu pēc tam pārdot tālāk nav iespējams. Pie kam to uzskatām arī parādīja tas, ka tā mašīna jau tirgojās vairāk kā gadu. Un liekot to visu puzli un apspriežot ar to cilvēku, kurš man uzrakstīja, sarunas beigās pat likās, ka čeks tā kā pat bišķi apvainojās. Beigās viņš man gandrīz paldies aizmirst pateikt. Tā, ka es viņam kaut ko sliktu gribēju izdarīt. Cēla mērķa vārdā. Pavelti. Neko, ceru, ka viņš to mašīnu beigās nenopirka. Pie kam tās, kurš pirmais man komentārā uzminēs, kas tā bija par mašīnu, marku un modeli un ar kādu motoru viņš bija, piešķirs jums vienu bezmaksas auto DNA atskaiti. Pilnīgi pa brīvu. Tā kā, te es jūs mazliet brīdinu, nevajag baidīties no tās manas skarbās pieejas un tiešums šajos jautājumos. Kā es parasti saku, bezmaksas saturs izlieto kā vēlies. Ja varēs no tā visu kaut ko paņemt, ļoti labi. Un ļoti iespējams, ka būs situācijas, kur pat tāds īsts komentārs no manas puses tev var paglābt no ļoti dārga, nepareiza un pat stulba lēmuma pieņemšanas. Gala vārds, protams, tāpat paliek tavās un tā kunga rokās. Bet, es vismaz mēģināju.
Auto padbors es, protams, ka neesmu, kompi caur e-pastu es tev viņam arī noteikti nepieslēgšu, bet, kā daudz no jums jau zina, kaut ko es pa šiem gadiem jau esmu redzējis, uzkrājis un gan jau, ka varēšu arī kaut ko pastāstīt. Gan par tiem nepareizajiem motoriem, gan nepareizajām kārbām, un kaut kādas lietas, protams, arī par to mūsu lietoto auto tirgu kopumā. Labi, ejam tālāk. Tas vēl nebija viss. Tagad par atskaitēm kā tādam. Sūtam mēs viņus visām markām, bet dažiem iespējams ar sakrist arī kaut kādas papildus privilēģijas. Mercedes, Toyota, Nissans, Fords, Jeeps, Opelis, Mazda. Mazda jums noteikti neinteresē, bet, iepriekš minētajām markām šajās DNA atskaitēs būs iespējams redzēt ne tikai informāciju par avārijām un noskrējienu, bet ļoti ticams, ka detalizētāk redzēsiet arī fiksētos noskrējienus un veiktās apkopes arī no dīleru datubāzēm. Es kaut kur te mēģināšu tūlīt pielikt paraugu, kā tas izskatās, kā reiz te viens Mercedes pie apvāršņa. Kā ir šitā ar liela vai mazā avārija? Piekam bieži tajās atskaitēs būs redzama arī kaut kāda papildus informācija. Piemēram, kādu un pie kāda noskrējiena tur ir bijušas kaut kādas apkopes, varbūt pat kaut kādi remonti, kas tur tajās apkopēs ir darīts un tā tālāk. Un jūs man vēl stāstāt, ka šodien var ar roku sarakstīt un noviltot servisa grāmatu. Man, protams, ir ļoti interesanti to visu palasīt jūsu komentāros. Nekas, es ticu, ka kaut kāds mazs procents no šī visa tomēr kaut ko sev būs paņēmis un aizgājis gudrāks. Tas viss gan nenozīmē, ka citiem ražotājiem tāda informācija nebūs pieejama, bet, kā rāda pieredze minētajām markām, tā iespējamība, protams, būs krietni lielāka. Un es ceru, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka, lai tas strādātu, tam auto pie tā dīlera vajadzēja iebraukt arī fiziski. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka dīlers un DNA nevarēs parādīt tev to, kas nekur publiski nemaz nav nofiksēts. Tāpat kā ir valsts, kuras joprojām nav atvērušās publiski. Bet, cerams, ka ar laiku šis jautājums sakārtosies. Ja sakārtojās Vācija, gan jau, ka sakārtosies arī visas pārējās. Piekam šodien ļoti daudz ko var uzzināt arī ar bezmaksas resursiem. Protams, tās iespējas ir stipri ierobežotākas, bet kaut kādos gadījumos tie bezmaksas resursi arī var palīdzēt tev to puzlis salikt kopā. Tā kā jā, par šo visu es arī tev noteikti varēšu pakomentēt individuāli. Tālāk, Volkswagen fani. Jaunākiem gadiem man jums būs opcija palīdzēt arī individuāli parakties pa dīleru datubāzēm. Varbūt pat izmainīt kādu PDF formāta failu ar apkopēm un remontiem. BMW jāskatās, bet arī, ja tas info tur būs pa maz, iespējams, ka varēšu parekomendēt kaut kādus ceļus, pa kuriem varbūt ir vērts izmest līkumu pirms tā auto iegādes un varbūt pat apskats klātienē. Vai otrādi. Nezinu, kā jūs tur parasti darat. Vispirms sūtat atskaites vai vispirms braucat mašīnas skatīties. Ar pārējām markām ļoti individuāli. Skaidrs, ka jāskatās arī pa valstīm, no kurienes tās mašīnas ir atceļojušas, cik viņas ir vecas un kur viņas savā dzīvē publiski ir atzīmējušās. Bet iespēja robežās mēģināsim iedot šīm atskaitēm arī kaut kādu papildus pievienoto vērtību. Pagaidām, kad pasākums ierobežotā skaitā, ja šādā formātā testa režīmā palaidīsim 100 atskaites. Ja mums labi ies, domāsim tālāk. Ko jūs domājat par šo visu? Varbūt jums ir vēl kādas rekomendācijas, kā mēs šo visu varētu pilnveidot. Bet jā, tātad tiem, kuriem šis viss varētu noderēt, noteikti saglabājam. Tātad links dna.lv slīpsītra īris. Atlaides kods, kurš jāievada pēdējā solī, lai dabūtu atlaidi, īris. Un mans e-pasts, uz kur to visu sūtīt, perikupa dienasgrāmata @gmail.com. Paldies visiem!